Labrīt! Tātad agrs rīts, plānu maiņa bišķiņ. Mēs braucam ar vilcienu uz Londonu. Trietā, Leons, es un Rihards. Būs traka dieniņa, es domāju. Tā kaut kā šodien liela diena, liela pilsēta. Lai mums veicas. Mūs atveda līdz Pīterboro uz Saciju. Tad mēs laidīsim tālāk vilcienu līdz Kings Crossai, Londonai. Es gribu atrast tur arī vai nu, kad mēs būsim tur no rīta tagad, vai kad vakarā brauksim arī no Kings Crossas. Tur ir tā Harry Pottera tas 3/4 tas perons. Es gribu noteikti to redzēt vismaz kaut ko, jo mēs neapmeklēsim to Harry Pottera muzeju, jo tur vajadzēja bišķi laicīgāk visu sadomāt. Tur tā nevar tik vienkārši, bet mēs apmeklēsim citu muzeju pa lielumu. Mums vajag enerģiju. Kur mēs? Te nav miskas. Kāpēc Anglijā nekur nav miskas? Jāliek kabatā. Es tam viņa kaut kur būs kā miskas. Cheers. Šis būs ar jaunajiem Vivī braukt. Labvakar vai labdien! Atkarībā, kad jūs skatāties. Šodien mēs braucam uz Londonu. Un es neko neesmu saplānojis, bet nesakiet nevienam. Es tagad kačēju visu Londonu aplikāciju. Mēs esam klusajā vilcienā. Klusais vilciens tur ir rakstīts. Mēs tikko parunājāmies ar sievieti, kas vairāk kaut ko zina. Un tagad mēs aiziesim, viņa izstāstīja, kā tikt tieši uz to vietu, kur ir tas trolej, tā kā tajā sienā iekšā. 9 un 3/4 tipa. Reku mums tā sieviete palīdz, kā tikt uz turieni, jo tur laikam cietās trepes bija, kur viņa domā iet. Ļoti jauki cilvēki Londonā. My petit Leon. Which one pays it? Mums, protams, neatļauj tur filmēt, un tur iekšā veikalā vispār laikam nedrīkstēja filmēt. Bet tur bija ļoti skaisti, un mēs uzpačējām bildītes, paņēmām, nopirkām. Regu pirmā bildīte. Un tad mēs arī kopā nopačējāmies. Tadā! Tādās kā grāmatiņās viņi ieliek, tā interesanti. Tāds one. Es jūtos tik nērti šajā pilsētā. Pietiek. Man visu laiku ir tāda sajūta, kas dara kaut ko nepareizi. Nu, nekas. Tā ir, tas ir latviešu, tas saucās latviešu sindroms. Visi tie apsargi, un viņi liekas, ka visi skatās. Jā. Gaida, ka tu kaut ko nepareizi izdarīsi. Karač, man bail šeit. Tas liekas, ka kaut ko nepareizi dara. Jā, mēs esam kaut kur, kur mums esam. Tā. Nu, mums tāda konkrēti reāli īsta plāna nav. Mēs pa lielu tagad atnācām uz parku, laikam paēst kaut ko paņēmām līdzi. Plus vēl paskatīsimies, kas ir apkārt, ko mēs vēl varam apskatīt. Tā ir skaisti. Jā, oh my god. Paldies. Kur mēs atrodamies? Mēs esam šeit. Ļoti smuki. Ļoti smuki. Viņi kaut ko mēģina aprakt. Viņi slēp kaut ko.
Sveika, lēdija. Straight from the ladies room. Dzirdēju, kas pateica ledīs. Ledīs. Ir tāda maza problēma. Karstumā uzkarst bota. Nezinu, kā to izskaidrot, bet viņa paliek silta ar manu kāju. Viņa nenormāli skaļu skaņu izdod. Ļoti kaitinošu. Man visu dienu šodien būs jāsteigā ar tādu skaņu. Galvenais ir elpot dziļi. Plus man šķiet, ka man ir pirmo reizi tā kaut kā alerģija, jo šķaudu, man ir iesnas, man arī sāp kakls bišķiņi. Bet tas notika tikai tad, kad mēs pa lielam iebraucām Londonā. Te vairāk pa tiem parkiem, nezinu, no kādiem putekšņiem, man nekad īsti nav bijusi nekāda alerģija. Alerģijas nemāk runāt arī. Nu, grūti dzīvot šādā pasaulē. Es zinu, ka tu smaidi. Īstenībā. Oh, no! Tā jau tāda smuka vieta, bet šausmīgi daudz cilvēku, ārprātīgi vienkārši. Nu, karaļa rezidents taču. Nu jā, bet traki, drausmīgi traki. Man nepatīk īpaši. Nav manā gaumē īsti. Esam jau nogājuši kaut kādi 11-12 kilometri, un mēs tagad ejam uz to vēstures muzeju. Daudz cilvēku, protams. Un te ir kaut kāda baiga remonti notiek pie tās ēkas, bet ļoti skaista ēka. Nu, tas saka, ka to muzeju īsti nevarot izstaigāt vienā dienā, bet nu, mēs apskatīsim kaut ko, kas mums pašiem vairāk interesē. Es atradu tevi. Es nezinu, ko teikt. Es izskatos labi vai slikti. Katrs spriež pēc savas gaumas laikam. Nu, mēs tagad ejam laikam uz to Big Ben, es tā saprotu. Drausmīgi karsts ir un mēs arī izdomājām, ka tomēr ar tiem metro nebrauksim pa to Londonu, sanākt jau ātrāk palielam, ja mēs brauktu ar metro. Bet, nu jā, mēs ejam visur ar kājām un tas ir ļoti laikietilpīgi. Pārsvarā visu laiku sanāk iet kaut kādu stundu kaut kur uz kaut kurieni. Un tas vēl tā. Tajā muzejā man vienkārši enerģijas nebija tikpat kā vispār. Es nezinu, man tādas, laikam, vietas vienkārši atņem šausmīgu enerģiju un nu, es jūtos drausmīgi. Man visu laiku likās, ka es vispār vemšu. Nu, bija diezgan slikti, es teikšu tā. Kā izgājām no muzeja, tad es vienkārši gāju, man bišķi mieru prasās arī. Nav jau arī
šis atvaļinājums tik viegls, nu tādā ziņā, ka esam ārpus mājas, jāaiziet riktīgi no komforta zonas, un šeit ir nenormāli daudz cilvēku, un nav viegli. Katrā ziņā, jā, mums jau kaut pusceļu esam nogājuši, īsti vairs filmēt arī negribās, un tā karsts ļoti. Es neiedomājos, ka būs tik karsta. Bet, nu, okei, kaut kā šitā diena ir jāizdzīvo. Jāsaņemās bišķiņ, man bišķi vajag to mieriņu, un tad jau viss būs okei. Jāatpūtina savā mentālā pasaulē, es teiktu tā. Kā jā, tagad mēs dodamies, un tad jau cerams, ka viss tikai ies uz pozitīvo pusi. Nu kājas būsim izveidinājuši, ko? Ne, tik tiešām, Rihards, būsim. Nu ko tad, draugi, mīļie? Čūrās! Jau. Kostum muguriņu. Un reāli ir daudz cilvēku teikuši, ka tas Big Bens nav nekas īpašs, nu kā tornis un nekas jau tāds. Es nesaprotu, tad ar kādām acīm viņi skatās, jo man liekas pilnīgi crazy tas tornis, viss širien, ko es redzu, esmu pilnīgā šokā. Nu tā kā, kad tik skaisti, nenormāli skaisti. Esmu šokā. Forši ar cilvēkiem fonā. Skan mūzika un tur skan mūsu kāzu dziesma. Nu smuki vienkārši. Tagad jūs dejojat. Tagad mēs dejojam. Vajag vēl lāmu. Jā. No otras puses lāmu. Viena sasodīta skaista pilsētā, Londona. Ak, Dievs, man vienkārši, te ir daudz cilvēku, bet es esmu ārā un es jūtos vienkārši uzlādēt, kur skaties vienkārši liekas kaut kas nenormāls, nu tik skaisti. I love London. Ļoti smuki. Man vienkārši te nav ko teikt. Tad notiek vienlaikus tik daudz lietas, kad es vienkārši neesmu redzējis vienlaikus tik daudz šovus, man liekas. Ak, Dievs. Ļoti labi. Mēs bijām pie Nacionālās galerijas un, nu jā, tur tie šovi vienkārši, tur cilvēki randam paši sevi filmā, kaut kā darās. Trāvakals skvēr. Ok, es tāpat neatcerēšos. Bet, jā, kurš tur rītīgi forša enerģija, cilvēki rītīgi priecīgi atpūšās un dara visādas foršas lietas. Tā kā man ļoti patīk. Ļoti patīk. I love London. Nu, mēs tagad
Esam visu kaut ko jau apskatījuši, mums vēl paliek laiks, jo mums vilciens ir tikai laikam pa 8 pāri. Tagad mēs aizietam paskatīties Chinatown. Es nezinu, kas tur īsti ir, kaut kādi visādi laikam ķīniešu veikaliņi. The light color is this one is the lighter color. Okay. It goes with your hair, that's why. Yeah, I think I'm gonna take. Yeah. Nopirkt cepuri. Tieši tā kā gribēju. Šajā atvaļinājumā nopirkt cepuri. Как? Нормально? Jā. Tas ir zaigas materiāls šim vlogam. Mēs beidzot esam atpakaļ stacijā. Mums ir diezgan daudz laika, vēl kādu stundu, bišķi vairāk. Protams, perons būs jāatrod, tas gan jau aizņems kaut kādu laiciņu un beidzot brauksim, beidzot varēs apsēsties. Man jānoslēdz tas, jāapsēst, cik kilometrus nogāja. Mēs nogājam 12 kilometri vēl, kā vēl klāt pie tā iepriekšējā kreizi. Zaigai vienkārši. Mēs tikko paēdām un piecēlāmies atkal iet. Pilnīgi crazy vienkārši. Man liekas, mēs tagad visi esam klibi. Visiem viss sāp, kas var sāpēt. Ir traki. Tādi mēs pusdzīvi iesim. 40,000 soļi. Jā, es jau Katram! Pilnīgi crazy. Mēs tagad braucam mājās vilcienu un katrā tunelī, kad tas vilciens iebrauc, rītīgi spiež ciet ausis. Mēs jau tā esam visu dienu nomācījušies. Un mūs vēl moka tagad reāli atpakaļceļā, jo, kad braucām uz Londonu, tad arī bija ar tuneļiem jābrauc, bet nespieda tā ausis ciet. Tagad rītīgi kaut kāds spiediens. Crazy vienkārši. Ierakstu komentārā, kāpēc tā ir. Kāpēc mums tagad ir tā, bet iepriekš nebija. Ierakstu komentārā un ierakstu vēl komentārā jebko, ko tu gribi ierakstīt komentārā. Pilnīgi jebko, bet jāieraksta ir obligāti. Man nav tik daudz skatītāju. Bet 60 skatītāji, piemēram, 60 komentāri. Uzreiz tā ir tas jau ir dialogs. Man 20 varbūt cilvēki noskatās un 5 no tām es pat, varbūt 10 cilvēki noskatās. Ja tu noskatījies, nospied laiku, lai Zaiga zina, ka tu noskatījies. Jā, tas būtu jauki vispār. Es viņu arī beigšu vlogu šeit. Paldies, ka noskatījies šo nenormāli garo vlogu. Šī bija ļoti gara diena, smaga diena un arī ļoti laba diena.